Esi pozitīvs. Tik vienkārši aicinājums mums visiem. Jo mums nepieciešams šajā pasaulē ir vairāk pozitīvu un smaidīgu cilvēku. Izejot ārā uz ielas, ko mēs apkārt redzam, lielākā daļa cilvēku staigā bez smaidiem, bez enerģijas, nošlikuši gaitu un vispār tāda sajūta, ka mēs nevis dzīvojam, bet eksistējam. Un tas nav normāli. Bet arī realitātes ir saprotams, jo daudziem no mums ikdienā ir visādas problēmas, sarežģījumi, grūtības, kas neļauj mums smaidīt un būt pozitīviem. Lai arī mēs gribētu, bet tomēr mūsu tas iekšējais stāvoklis neļauj mums tādiem būt. Un visam tam pa virsu vēl ārzemju Latvijas mēdī katru dienu visādi negatīva informācija dod par notiekušo Amerikā, pa bēgļiem, pa visām problēmām, pa slepkavībām, kā arī mēs neesam redzējuši sauli 6 mēnešus. Tas viss kopā neļauj mums būt pozitīviem. Un tad atnāk es un saku, esi pozitīvs, un daudz noteikti nodomā, ko tu tur mūli. Tu taču nesaproti, kā es jūtos. Man nav par ko būt pozitīvam, nav par ko priecāties. Ko tu vispār tagad stāsti? Bet es domāju savādāk. Es domāju, ka mums katram ir izvēle. Mēs izvēlamies, kā reaģēt. Mēs varam būt vai nebūt pozitīvi. Tas tikai atkarīgs no mums, tā ir mūsu izvēle. Tad būs 4 ieteikumi no manis, kas palīdz man izvēlēties katru dienu būt pozitīvam. Un es ceru, ka palīdzēs jums izvēlēties būt pozitīvam, jo tā šī pasaule būs daudz foršāka un skaistāka, un tas ir nepieciešams. Pirmais. Nekas nemainīsies, ja tu būsi negatīvs. Skarbā realitāte. Tev ir tāda, tu vari kašķēties, dusmoties, ālēties, bēdāties, bet nekas nemainīsies no tās situācijas. Mēs bieži vien izrādām tādas emocijas, jo mēs apzināti vai neapzināti gribam līdzjūtību, atbalstu no citiem cilvēkiem. Bet ko mēs panākam, ir tieši pretējs. Mūsu negatīvā enerģija vairo negatīvo enerģiju. Mēs arī uzņemam vairāk negatīvo enerģiju. Līdz ar to, būdams negatīvs, būdam mēs negatīvi, ko mēs darām, mēs vāramies tajā negatīvās enerģijas katlā. Līdz ar to mums ir limitēta un aprobežota kreatīvā un loģiskā domāšana. Mēs nevaram atrisināt tās problēmas, tās sarežģītās situācijas. Līdz ar to mums paliek arvien sliktāk. Līdz ar to atceries, kad izvēloties būt negatīvs, bēdīgs, dusmīgs, tad kaitē tikai sev. Un es nerunāju par cilvēkiem, kur sēro tiešām pamatot iemeslu dēļ, bet par cilvēkiem, kur vienkārši izdomā, ka viņš šodien būs dusmīgi vai kašķīgi vai neapmierināti katru dienu. Tā ir jūsu izvēle. Izvēloties būt negatīvi, jūs tikai kaitējat sev. Otrais ieteikums ir: esi pateicīgs par to, kas tev jau ir. Mēs dzīvojam laikmatā, kur mums visu laiku nepieciešams kaut kas vairāk. Mums vairāk vajag to, jaunāku dzīvokli, jaunāku mašīnu, lielāku amatu. Visu laiku vajag vairāk. Savā ziņā es tur neskatu neko baigi sliktu, jo vēloties vairāk, mēs piespiežam sevi augt, attīstīties, kāpt ārā no komforta zonas un sasniegt jaunas virsotnes, kas attīst cilvēks kā tādu. Bet tajā pašā laikā es to atbalstu tikai tad, ja mēs novērtējam jo to, kur mēs esam, kas mēs esam, ko mēs jau esam sasnieguši. Pasties uz sevi, ko tu esi izdarījis, kas tev ir, kas tev pieder. Tava dzīve, tavs esošais stāvoklis ir iespējams kāda cilvēka vēlākais sapnis. Sākot par pamatlietām, par savu veselību. Ja tu esi vesels, ja tu staigā, ja tu smaidi, tev ir enerģija, tu esi piecēlies, tev ir dot visi ieroči, visas iespējas, lai tu atrisinātu jebkuru problēmu, jebkuru sarežģījumu un iet sasniegt visus savus mērķus, ko tu vēlies. Neko vairāk tev nevajag. Esi pateicīgs par to, bet problēma tāda, ka lielākā daļa cilvēku to apjauž, būdams tikai jau uz slimības gultas. Tā ir realitāte. Tu esi pateicīgs par to, kas tev ir. Ja tu to nevari tā galvā iedomāties, uztais rituālu. Paņem katru pirmdienas rītu rokās kladītes un sarakst lietas, par kurām tu esi pateicīgs. Kas tev ir? Ēdiens, jumts uz galvas, drēbes, mašīna, tur staigā, ka tu labi jūties, tev ir veselība. Novērtē tās lietas. Ja tu novērtēsi tās lietas, jutīsies labi, tev būs laba pašsajūta, tev strādās vairāk domāšana, tev būs asāks prāts, un tu varēsi sasniegt vairāk lietas un izdarīt vairāk, lai dabūtu tās papildus lietas, ko tu vēlies. Kad domā, ka nodrošinās tev labsajūtu. Tad tu būsi smaidīgs un pozitīvs. Trešais ieteikums ir: esi proaktīvs.
Šī ir frāze, ko es nošpikoju, paņēmu no grāmatas 7 veiksmīgu cilvēku paradumi, ko es rakstījis Stīvens Kavijs. Viņš saka, ka esi proaktīvs nozīmē, ka koncentrējies uz tām lietām, kuras var ietekmēt. Mūsdienās mēs bieži runājam un čīkstam un kašķējamies un aprunājam lietas, kuras mēs nevaram ietekmēt. Kā piemēram, nevaram, bet bieži neietekmējam, kā piemēram, politiķi, ka visi zoga, ka ceļu nodokļus, ka veselības aprūpe ir slikti, ka ceļi ir slikti, ka viss ir slikti, skolas sistēma ir slikti, visi čīkst un raud un diskutē par šito te, kas nav slikti, par to ir jārunā, bet ko mēs darām pēc tam? Neko. Var par to runāt, par to ir jārunā, bet tikai tad, ja tam seko kaut kāda konkrēta rīcība, kā mēs uzlabosim šo situāciju, kā mēs viņu mainīsim, ko mēs darīsim, kā tu uzlabos to savu personīgo situāciju. Nevis vienkārši runās ar negatīvu cilvēku bariņu par to, cik viss ir slikti. Runājot par to, tu neko neizmainīsi, tu tikai jutīsies sliktāk. Tad to tev būs slikts pusdienas laiks, ar negatīvu enerģiju, negatīva diena, negatīva nedēļa, negatīvs mēnesis un beigās negatīva dzīve. Tu esi proaktīvs, runā, aprunā un koncentrējies uz lietām, kuras tu vari ietekmēt un kuras tu esi grasies ietekmēt, kaut kā mainīt un kaut ko darīt. Tad tā negatīva enerģija izvairīsies no viņas un tev būs vairāk pozitīvas emocijas, pozitīvas runas un pozitīvi risinājumi. Un 4. ieteikums ir pozitīva enerģija vairo pozitīva enerģija. Esi tā pozitīvā enerģija citu dzīvē. Esi tas pozitīvais lādiņš, tā dzirkstelks nepieciešams citiem, savai ģimenei, draugiem, darbā, kolēģiem. Esi tas pozitīvais lādiņš. Ja nebūs tu, nebūsim mēs, tad iespējams būs kāds cits ar negatīvu lādiņu. Varbūt iespējams tu būs ar negatīvu dzirksteli. Ziniet, mums pasaulē pietiek negatīvas informācijas, negatīvi cilvēki, negatīvas ziņas un negatīvas emocijas. Izmaini to, esi tās pozitīvās emocijas, tās pozitīvais lādiņš, tā pozitīvā enerģija. Atceries, ka nekas nemainīsies, ja tu būsi negatīvs, bēdīgs vai dusmīgs. Nekas. Esi pateicīgs par to, kas tev jau ir, kas tu esi, un tāds sasniegs vairāk un būs pozitīvāks katru dienu. Un esi tā iedvesma, esi tā pozitīva enerģija citu cilvēku dzīvē katru dienu, jo tikai tā varēs nodzīvot dzīvi, kurai nav limiti.